Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content, never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos, or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters. And the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Mums ir kaut kas jāpasaka. Mums kaut kas ir jāpasaka, jā. Kāpēc mēs esam mašīnā un kāpēc ir šāda skaņa? Tāpēc, ka tas bija mūsu ieplānots special epizode. Jā, mēs visu laiku domājam, zini kā, Zalts tak mašīnā taisīja to savu pieteikumu video. 46. pēc tam. Vai ne, nu mums arī 46. mašīna. Un mēs arī video taisīsim tagad mašīnā. Tas, man liekas, ir jābūt jaunajam trendam, ko mēs tagad darīsim. Bet... Jā, huņi tāda, ka... Es paceļu roku. Es pazaudēju mūsu studijas atslēgas. Tāpēc mēs šodien bombžojam, kā saka. Bet, cerams, ka jūs kaut ko dzirdēsiet. Paldies, gaismas arī ieslēgsim. Cerams, ka jūs kaut ko dzirdēsiet un visā visumā šim batlam būtu jābūt diezgan labam. Ko mēs skatīsimies? Tur ir Zalts pret HH Steins. HH Steins iepriekš nav baigi dzirdēts, vismaz es neesmu dzirdējis. Zalts tur pretī, es pat nezinu, ko 3. vai 4. gadu piedalīsies. Seniors jau noteiktajā visā. Jā, tā kā, teorētiski viņam vajadzētu, manuprāt, uzvarēt. Bet, redzēsim. Zini kā, mēs jau, man liekas, tikai... Bet nebija tā, ka mēs to HH Steinu arī dzirdējām, bet aizkadrā, ka mēs skatījāmies pirmajā reizē tos pieteikumus. Mums pat tāfeles nav, mums nekā nav! Es nezinu, Džeki. Sorry par šito, bet, kā ir, tā ir. Baigi arī kratās ne tā bilde. Es nezinu. Gan jau. Zini kā, mēs tagad, laikam, izstāstīsim labrīt, labvakar, vispārējo, kad jūs mūs skatāties. Zini kā, mums ir jāizdomā kaut kas ar brokastiem, ko darīt. Brauksim uz Hesīti. Jā. Smieklīgi ir tas, ka pirms visu šitā es jau biju izdomājis, ka es Hesītī kaut ko nopirkšu. Es pērku Hesītī. Un man šis čoks pazvana un pasaka to, ka viņam nav atslēgas. Es esmu pasūtījis jau visu Hesītī, un tad es teicu, lai viņi gaida, ka mēs brauksim, un mēs tagad arī braucam. Es ceru, ka tur nav kaut kāds 7 mašīnas nostājušos rindā. Viens ir, tūlīt vēl kāds griezīsies, Voyagers ģimene ēdīs tūlītām. Mums 6 smagi čikenes, vienas lielos friškas un visu to var apā ietiniet. Ne, labi. Bet pasties, kas pat repē viņiem galvenām. Tas vien ir kaut ko vērts. Kur mēs brauksim? Mēs braucam kaut kādā publiskā vietā vai mēs kaut kādā tur mežiņā tā intīmākā gaisotnē brauksim? Es ar tevi uz mežu nebraukšu. Mēs varam paslīpēt bišķi. Tur gan jau sasnieguši ceļē. Burgeri ēdot slīpē. Burgeri. Garoči, zini kā, kā lai es pasaku tai kundzei, ka... Taču nestreso. Viņa teica, ka, ja es 20 pāri būšu atpakaļ, paspēs uz 10 pāri. Es ceru. Jā, viss cer. Mums ir progress. Atgriežam krānu. Attais vaļā, durvis, attais, lūdzu. Te ir? Halo! Apsveicinies ar viņu. Labdien! Mēs atgriezāmies pēc tiem burgeriem. Jā, tie 3 komplekti. Yes. Bum. Paspēja. Čiki-puki! Man numuru apgaismojums izdedzis. Man jāiet apskat šomēnes ir Man ir izdeiguši abi 2 numuru apgaismojumi. Cik tur ir? Es samaksāšu. Tētis maksā šodien. Fāteri naudī. Skaidrs, ka tagad parāda pabūtā.
Nē, Pitaks parādā. piecīši man ir jobaļi. Jums arī ir piecīši, maka? Man vispār piecīt baigi grūti dabūt. Nu, nopietni bankomatos lielākajā daļā piecīši labi. Zini, parasti. Labi, es neteikšu, bet nu citreiz vajag vienkārši 15 Bagātais eiro. draugs Rikārds, jā, tam kundziņš, bet jau piecīši nav. Piecīši. Nu, nē, nu viņas, es saku, citreiz vajag samaksāt 5 vai 15, un tad tev ķipa atsērs jāņem, vai 2 dēļšķi vai kaut kas. Pat uzlūdzu naudu. Žēl pitaks bija tērēt, jā. Nu, bet es tev viņas došu. Tā jau deficīts tagad. Deficīts te bija. Ja kādam vajag pitaks, salvas pa 7 var pārdot. Kā lūdzu? Cukuru? Kādu cukuru? Mums nevajag kafiju. Nē, es teicu, ka nevajag kafiju. Paldies jums liels. Veiksmīgu dienu. Paldies! Tik lielā ģimenes komplekts. Ģimenes Varēja jau paņemt to kafijas, būtu izdžengājis. Nu labi, ko es ņem. Nē, nu, man jau liekas, ka šis varētu būt ļoti labs spotiņš, kur epizodu nofilmēt. Kas tas tāds? Bombs! Bet tas bija vien Rihards! Nu labi, tad gan jau, ka bez garām runām, skatīsimies bētlu. Un šoreiz tas būs sestais, ja es nemaldos, 8. fināla bētls, kur būs Zalts pret HH Steinu. Nu, manas stāvkas laikam es jau lieku uz Zalcu, jo tas, kas pieteikumos dzirdēts un vispār dzirdēts, liekas, ka tas ir tas Džeks, kurš no sevis, viņam vajadzētu no sevis parādīt ļoti labu sniegumu. Bet, tad redzēsim. Es neko nevaru spriest šobrīd, jo HH Steinu neredzējām pieteikumu, man liekas. Būt tas tā man nav atmiņā, bet, jā, Zalts ir bija vienreiz bijis arī otrais palicis. Jā. Nu, redz tā. Labs ir, es domāju, lieku laiku netērēsim, ķersimies klāt pie bētla. Kas tas pa burgerīt? Vists burgerīts. Bija kaut kāds kuponiņš. Okay. Šitā ir tāda smoky mērce. Un šitie ir kaut kādi vegānu, tie ķipā... Nuggets? Es nezinu, vienkārši pagaršo. Es pagaršošu. Ar to mērci viņi ir ļoti labi. Mācam vaļā? Mācam vaļā. Balso par savu 371 battle informāciju. Viens battles pala... Liekam stāvkas. Ejo, mans... Liekam stāvkas, cik ātri paškas atbrauks pie mums. Es nezinu. It kā jau... Es paču, it kā kamera baigi daudz apkārt nav. Bet atbrauks. Brauksim prom. Nav jau brīvs tādā vietā tā kaut ko. Sēdēt aizmugurējā beņķī divitā. Labs ir. Bruno Reis, un šis ir 371 battles. Pa labi, un mēs varam ierot roksni! Fantastiski! 6. sezona. Mēs sākam jaunu sezonu ar 8. finālas reizi. Pirms mēs sākam, gribu pateikt paldies LVBet Scores un Monster Energy. Iedodam arī viņiem troksni, lūdzu! Paldies! Ok, labi, ejam pie batla. Mums šajā batlā ir viens vecs dalībnieks un viens jauns dalībnieks. Izdomājiet pats, kurš ir kurš. Reper, pa labi, saki, kas tu esi? Ejo, HH Steins, kāgā kas, kāgā R, kāgā ko, kāgā repo, kāgā kur, kāgā te. Kāgā? Anša Brālēns, ja es nesapratāt, jā? O, Kā brālans? Anša Brālēns. Jā? Jau. Labs. Jā. Un reper pa kreisi no manis saka. Cik es sapratu, kāgā laikam ir kauguri. Nu tā tikko tur varēja laikam noprast. Ok. Kas tu esi? Jau WhatsApp, te Zalts, Rīga Daugavgrības cietoksnis. Tā ir tā salas dzīve, ko tu zini par to neko. Let's go! Pēc izlozes pirmais, kas sāk, ir... Ko tu zini par salas dzīvi? Nu ko? Mēs esam tagad uz salas. Jā. Ļoti labi. Ļoti labi. Tālāk, tāpēc ir no maksimāli troksni! Let's go, Melošai!
Zina, ko protu, tos zibeņus dot. Es nāku smagi, jo man tās ziloņa olas līdz asmeņi, lai nosiņota lops. No te manis tavai santai jauni siņaki rodas. Ko? Domā ķipata joks? Saku labāk tālāk turi viņu pie rokas, ka kāds nepaķer un neaizved ar mikriņu prom. Vajadzēs atbalsti, papisīs ģimenes godu. Miklošteinam liekas, neviens nezina ko par viņa eksistenci, un tā ir neslikta doma. Te uzrodas no nekurienes replikas nomet, tomēr jāņem vērā tas, ka zelts nekrīt uz to. Izsakot tevi, kā sakot bērniem. Bļa, tu dzirdi to bītu? Jā. Bļa, jebal. Vot šis man cepī. Šis ir tā kā... Nāk bišķi, kā nāk pagriezt? Nē, man liekas, ir normāli. Nē, ja tu jūti, ka nedzirdi. Nē, nu kaut ko jau... Dai, es bišķi uz apkārt, nu nē. Par viņa eksistenci, un tā ir neslikta doma. Te uzrodas no nekurienes replikas nomet, tomēr jāņem vērā tas, ka zelts nekrīt uz to. Izsakot tevi, kā sakot bērniem uz skolu, tavā mājā varu parādīt pat precīzu logu, kur uzturies un raust, ar kuru netīro roku. Bet kāpēc lai kādam bīst, kas esi tu kropli? Redz, tu praust turi miķes dedzinu to. Backstage'ā no kanas zelts benzīnu loku, kurina dīzeli un jauc kerasīnu ar koku. Tik un tā par tevi saka, ka tu spēcīgi god. Rēcīgi, protams, griezt kretīnam pogas. Ja nezini tālāk, diezgan secīgi notiks. Tevi noliks, nometīs un pēdīgi nomirs, jo no tevis projektām var tikai vērtība nokrist. Nahuja! Es gribu vēlreiz dzirdēt to, kur viņš stāstīja kaut kādas nejaucības viņš pats dara, bet tāpat tas HH Steins, tas, par kurš ķipa nelāgoži. Bet kāpēc lai kādam bīst, kas esi tu kropli? Redz, tu praust turi miķes dedzinu to. Backstage'ā no kanas zelts benzīnu loku, kurina dīzeli un jauc kerasīnu ar koku. Tik un tā par tevi saka, ka tu spēcīgi god. Rēcīgi, protams, griezt kretīnam pogas. Ja nezini tālāk, diezgan secīgi notiks. Tevi noliks, nometīs un pēdīgi nomirs, jo no tevis projektām var tikai vērtība nokrist. Nahujām, lai visu tērēta lodas. Vienīgais, uz ko šitais tēmē ir bod, ar vienu aci pēc zacenes lēnītēm dodas. No mums visiem tev vislabāk sanāk sēdēt uz post. Zin kā labs hokejs māk spēlēt tas lotu. Tu uz mīnus izskaties, ka trenētos nokrist. Nevajag gatavoties, tavas bēdas jau noris. Es pēc zinu vienu džeku priekšā svētā tēva lomas. CALCS kā dakteris bais. Rīmas vēnā nāk pa katedru laist. Autentiski tu pēc trafareta tais. Vienreiz paklausies un tas patents ir skaidrs, kamēr spļauj unikāli kā DNS, ja vajag tā, bet nepietiek ar to, kamēr tu traku versumā ikā. Žūrija no manis prasa katru reizi vairāk. Tev gan jau iedos punktu par to, ka esi laikā. Pa manis gaida flops pāris kā augstal, lai kādam novalk ādu un ir laust kaulu. Katrā ziņā, lai ir sāpes un daudz traumu. Vislabākās pēc vetla galvas nav. Man ir arī stāsts, kas silda kā lauku saula. Tavu māju pa gabalu atgādinam augstalu. Jūtos kā kaza, kad uz tā kalna stāv, kuri no to alpu zāles sasodīt augstbrālu. 371, zin katrs numeru logs. Tu esi veidam mums, es būšu tuberkuloz. Nolūdz karot, nespēj turēt to dozu. Vienīgais, ko vari tagad lūrēt uz bosu, ej. Iespiež tevi stūrī kā kos, ej. Iespiež tevi būrī kā kops, ej. Iesieš, lai tev ūdenī botas māku vien tieši mājās acis sūdīt kā nos. Iznāc no pazemes, lai te izglābtu hip-hop. Puis no tavā brīmēm, knapīs. Gribu dzirdēt, kas tur par to nosu bija. Bet nu vispār ļoti, es pat nezinu, es ļoti daudz visādi. Kā viņš teica par to, ka tavu māju pa gabalu atgādina ko? Augstālu. Augstālu, jā. Iesieš, lai te ūdenī botas māku vien tieši mājās acis sūdīt kā nos. Iznāc no pazemes, lai te izglābtu hip-hop. Puis no tavā brīmēm, knapi iznāktu hip-hop. Aš zinu strep, turpina zipāt Xbox. Kā tu domā stāvēt uz tā biznesa ar flip-flops? Es eju all-in, it kā kapājam poker. Man ienāk tas info, katrā krajā ir spotter. Tāpēc visiem, kas piedalās, saku kravājiet kofers, jo es sūtu sīkos mājās, kā cepur no Harry Potter. Nu, Katrā krājā ir spoteri. sūtu mājās, brāļ. Tikos katru Harry Potter, cepur no Harry Potter. Klausos, tas saulētas nav iedots vispār necīgi. Es varbūt tajā maisiņā atstāju. Šautauts. Paga, blēd, nu džek, karoči. Es kā vienmēr esmu gatavs. Dubs salves tev ir. Zēva. Vēl labi. Un to? Paldies! Zev soft. Mīgs Jā. tavām lupiņām. Jā, nevienam nepatīk, ja ir kaut kartoniņu. No, ko tu teiksi, baigi traki, ne? Pirmkārt, beats. Beats bija nu reāli fajā. Jā, smērīt. Kāds sakars vienkārši uz šitādu beatu močīt. Patika tā vieta, kur viņš pateica to par to, kad tas Steins, viņš zina tur Steinu to logu, pie kura viņš, brē, var netīro roku rausta.
Tas bija tāds, es nezinu, kas tas ir prikals, vienkārši kaut kas izdomāts, vai tur ir kaut kādi fakti par to, ka viņš tur kaut kāda bērndārs, skoliņas dzīvo, varbūt. Nu, grūti teikt. Jā, man tas tāds aizķērās bišķīt arī. Es īsti nesapratu to Zalca prikolu, ka viņam kaut kādi Harry Potteri tur references viņš liek iekšā tur, kā vientieši sūtu prom. Nē, tur bija, es sūtu jūs ātri mājās, es sūtos vientieši ātri mājās kā nos laikam. Nu jā, vientieši, tas būtu Harry Potteri. Bet tas tāds labs prikols, man liekas. Tā, Nu jā. Kā citādāk var pateikt, kā ir uzvars kā vientieši. Tas tāds, zini, tāds Nē, tas ir tāds ļoti... NPC, latviešu versija, man liekas, vientieši. Ok. Nē. Pirmais rauns, reāli. Pirmais pants no Zalca, to es arī sagaidīju. Tas reāli ir tas, ko es sagaidīju. Bet labs burgerīts, ne? Jā, šitais viss burgerīts bija bomba. Kas tev šitām lampām? Viss normāli? Es nezinu, kad aizminēju, neesmu sēdējis. Tagad tu esi un ar mani. Bet īstenībā bomba tā. Nav nē. Jā, sāksim filmēt mašīnā video. Setupu liksim mašīnā. Mācam tā? Jā. Ok, palādiem, kā jums patika Zalca pirmais rauns, ejo! Haha, Steinam ir jāatbild, let's go, Melšēk! Nē, šodien es būšu Blaumans, jo tu paliksi nāves ēnā. Čeko. Ar kaipu durvīm, kā savilkt korset, metls vairs nav reps, tagad tas ir sports. Es noskriešu tev pirms tu panāks prospekts, bez atlases atlasu kravā koferis. Braucot mājās notriekšu ar Opels, Zalcam jauns pseidonīms Harijs Poters. Sokrats, Platons vai Aristotels, tev vajag pants, nevēsturs konspekts. Ja tu saki, ka rakst katru nakti, kā Zalts 7 gadus skatā pat, vienkārši what the fuck, tu to nedzird pats? Mans pirmais pants, bet tev pēdējais gads. Bruno nedevis trots, tas nekas, par lēm no mājām, es atstiep pats. Ar aizvērt acis vēl kara no mājas, big bang, boom, bang, šāds un mats. Es nonācu Zalts jau pirmajā raundā, viens no tiem tur beidzot kritis kaujā. Tava sieva nu kaunā, viņa nepaliek jaunāk, bet viņai ir rīts, kas dāmas ilgā saunā. Kamēr Mārtiņš uz 100 raujās, viņi sagaida rīta stieni saujā. Nesmu dzenis, ne arī Tībo brālēns, bet ja tu domā savādāk, rinda tērēt. Faktu pēc fakti nav grūti spriest, tas vairs nav roltons, kas mums te briest. Es izsūdzu grēks, paldies tev Dievs, ka nesmu Zalts un nesmu Krievs. Jāmet vielas, pirms ciet pokstim sienas, jūt pilsētas viļņa, kaut kur briesmas, tu atnāc karst nolikt mani pie vietas, bet kur tad ir liesmas? Gotak ūdeņ dimants sūta kā safīrs, tad uzteic savu kronu no tultas papīra. Viens no topas uņem to pamatīgi apstrīd, jo es rakstu karstu, tur rakstot sasvīd. Nāc glābt sevi un klaus te varons, man ir savi noteikumi, pēc kuriem es vados. No 3 punktu līnijas sit tavos vārtos, smagsvars, bet pēc katra nav barots. Zalcam sūta sveiciens Jūrmals karos. Ok, šis ir interesants battles, iedod troks pirmajam raundam. Bija salīdzinoši ar citiem džekiem, kas piedalās pirmo reizi, bija labi. Bija ļoti labi. Vai Steinam tā ir pirmā reize? Battles, jā. Manuprāt, es varbūt diršu, bet jā. Ja tā ir pirmā reize, wow. Bet arī redzēsim, kā būs citos raundos, šitais beatiņš bija tāds patīkams. Ok, beats bija tiešām smērīt, bet, man patika arī tas, ko viņš iemauc. Tur bija tā, ka, par to sievu, ka tavu sievu nepaliek. Sagaida rīta stienu savu, jā. Jā, un sieva nepaliek jaunāka. Tur, kas tur bija domāts? Tu tur uztvēri? Tur ir kaut kāds tāds personīgi. Nē, ka viņš 7 gadus ir viens un tāds pats, un tā sieva nepaliek jaunāka. Es kaut kāds tāds. Ok, tad tur viņš vismaz zina. Bija vietas arī, kur viņš bišķiņ nokūla. Bet arī Zaltam arī tur kaut kādā divās vietās viņš, man liekas, bišķīt kaut kas samisējās. Bet nē, zinu, šitāda bīta nodot, tas jau arī ir, nav tāds starp citu. Bet, jā, es pirmo atdodu Zalcam. Ko tu saki? Oj. Nē, kā? Es arī pirmo varētu atdot. Zini kā, es varbūt pirmo atdošu Steinam. Tāpēc, ka man patika, kā viņš arī ieblieza tos savus kaut kādus to pašu. Tur šaks un mats, tur beigās, tur Jūrmals karoks, tur tevi sveicina. Tāds kaut kādi prikoli likās vairāk ārā nāc. Likās, ka arī man tieši liekas, ka Zalcam vairāk bija tāds vietas, kur es tā kā pasmaidīju, zinu, par to mauku stālu. Nē, jā, ok, nē. Zini kā, man piedūra tā Steina arī tas teiktais, jo no Zalca es sagaidu jau šito. Bet Zalts arī pats to teica, ka žūrī no viņa sagaida par katru gadu vairāk un tā. Bet, nākamais arī Steinam bija, zini, kas forši, kāda viņiem izloze ir, izloze viņiem noteikti pirms katras batla. Kurš pirmais sāks?
Mums rakstīja komentāros, ka par tiem tā kā tos, kurš pret kuru būs. Nē, tas jā, bet es domāju, ka viņiem otrai, kur ir pāris, kurš sāk pirmais. Mēs domājam, ka ir izloze, jā. Tā ir izloze. Redzi, tas zelts iemauts. Jā, nu, tas zelts iemauts kaut kāds prikols par to Harry Potteru, tos tipa referents, un Steins arī, vai tas bija freestyles, ka viņš sāka ar šito, tipa kaut kā tur arī ar Harry Potteru kaut kādiem prikoliem. Tātad viņš jau bija sagatavojis, viņš zināja, ka zelts kaut ko tādu izšaus. Man nelikās, ka tas bija kaut kas Nē, nu, ko viņš zināja. Man liekas, tā vienkārši sākrita. Okay, bet nu sākrita interesanti, jā. Uz mums met acis un mūsu fočoja kaut kādi cilvēki šobrīd. Nu jā. Viss kārtībā. Labi, mācam tālāk, ja? Jā. Tad tu atdod Steinam pirmā. Es atdodu Steinam pirmā. Es zelcam, ok. Zelcam ir jāiesāk otrais rauns, Melošeik, let's get it! Šits bīts pa tev. Veidabums no kauguriem smieklunāk. Es zinu 10 reizes labāks, ka repers no kauguriem pa tev. Hei! Prātā maz, pacans negrib strādāt pats. Paņem kāgā, kas pat nezinot, kā sākās tas. Šitādā te garā ieteiktu tev ātrāk gādāt kast. Vismaz nesot tavu zārku, radiem nebūs tāda nasta. Ieklausies un dzirdēsi, kā bīts sauc. Sevi ieskaties, tur nekas īsts nav. Iedomājies, kas būs trešajā un mīz jau. Tu esi sīks draudz. Mudaks izdomāja, ka uz Rīgu brauks. Tavu spīd nav daudz rīms mauks. Pasauca līdz draugs. Es jūs visus nokūpinu bez stresa, tā kā pīpaus. Nesteigā te mīlauks, neredzēt vairs rītaus. Tu tiešām atdarini labi. Vecāki ir gandarīti abi. Kopēj KGR, bļa, ko tu dari? Šitas loks pat nošpikoja angāru no manis. Uz bīta izklaus... Kas ir KGR? Kauguri, man liekas. Tas ir bet kas kopēj KGR? Es nezinu, kas tas ir. Varbūt tas ir kaut kā... Es nezinu. Bet par to angāru es arī nezinu, bet tā laikam kaut kāda lokācija, kur viņš kaut ko ir filmējis, iespējams. Ok. Nē, man arī nav zināšanas. Ok, cool. Vecāki ir gandarīti abi. Kopēj KGR, bļa, ko tu dari? Šitas loks pat nošpikoja angāru no manis. Uz bīta izklausies, kā Austrālija izskatās uz teju grīdas. Gribi tikt augstu, tiec izvazāts pa leju sīts. Es sajūtību, kamēr tevi šajā sūdā nejutīs. Šeit ir tas, kas iznāk, kad pa celiņu ar seju slīd. Visi smējās, sakot tavu vārdu. Sejā redzams, nesakau tev mani. Samisējās saprotami gan, ja tu pazustu, tad diez vai vispār satrauktu tas kādu. Klausi, kad es saku, nenāc manā teritorijā. Šitas te tev nebūs nekāds bļet tutorial. Tu turies tālāk, savādāk te paliks tik memorial. Lai gan neesi tā vērts, pāriet par galvu kā Lorel. Man patīk tas moments, ka viņš tā kā teica, nelien manā teritorijā, viņš pienāca un viņš tā kā viņu papušoja. Tas bija tāds, ka viņš to savu stage prezenci tā labi noturēja. Bet nebija daudz, man liekas, tādu personisku lietu, ko viņš pateica, neskaitot to, ka viņš tur ir pizdījis no KGR kaut ko mēs nezinām. Ja kāds zina, kas tas ir, iemetēt komentārās. Angārs kaut kāds nozaks, nopizdījis angāru. Tas par to Austrālijas deju grīdu bija par olimpisko spēli. Jā, tas man bišķi ņirdzīgi likās. Tas priekšnesums olimpiskajās spēlēs, un tas bija zem katras kritikas. Nu, bet vispār, man liekas, sorry visiem tur breika un visiem pārējiem kultūras tur entuziastiem un pārstāvjiem, bet, es neuzskatu, ka tam būtu jābūt. Tas vairāk nebūs, tas nav vairāk. Viņš viņu izslēdz. Jo. Ir daudz sporta veidu, kas ir liekas, kuriem tur čista būtu vieta un kur nav, un pričom tur breiks vispār. Jā, nē. Bet, labi. Okay. Gatavs, jā? Ķeramies tālāk. Skatos, ka džekiem šodien patīk, ka grūstīties šodien patīk džekiem. Tas ir labi, tas mani apmierina. Un tevi tas apmierina? Jā, tevi tas apmierina. Ok, labi, Hagasteinam ir jādod lielu trokstē! Aiziet, Melošeik! Jau! Paņem uzspīdāk, pēc tam tā laikam veicās, tu baigi agresīvs paliec. Ei! Laiks ir par to parunāt,
par monotomu narkomānu. Neesi nemaz mainījies, pat arī jūs mainīja matu krāsu. Jauns sezona, vecs stāsts, viens rīpas zelts klāt. Krista palīdz cilvēkiem, bet nezin, kā to zelts glābt. Pa nakti rīmēt nav atkarība, nu, protams, tās ir atkarīgs no tā, ko esi sarakstījis. Bet akls var pat atpazīt, kās pazīja pasūkāt par 4 rindi. Akurāt, jo zelts un pistas rezultāts. Galvenais ir saturā, tad jau jūs tik saturās. Gari teksti, dziļas domas, zelts tik tievs badas reikā. Var redzēt vairāk dubult zodus. Manās ielās var noķert lodes, tavās apmīst puķu dobes. Pēc tam meitas marko spīči, šķidrā zelta rozes. Man pieteikums ir 4 kārtavam, otrā daļa pornhubā. Bet abi iet tik 2 minūtes. Zelts pasaka, kā tu tā? Amanito bija taisnība, tagad, kad tev stāv blakš. Labāk sūra pliku roku, nevis tev ar zarbāks. Sakāms galvā tev tik ļoti tavas lauksnes. Paliek grieztos 4 gadus zelstenām, bet kustās it kā būtu ciemos. Viss, ko vairs stāv uz dirs, zobos palicis ziemes ķirsis. Nepagāja 5 gadi, ka beidzot nāsis nesats pirks. Laikam zeltsam zaļi bal, degot dobumā koku stādi. Ansis zelts ir tās pats, kas pīzdījā kambāks naktī, kad Oma beidzot aiziet gulēt. Zelts tik sāk pelnīt papīt, nahuj tu te visiem teic, ka turpini. Rīmes rakstīt kļūdi, diemžēl kļūdījās, jo es atceros, ka tu paliki. Aiz pirmās vietas jau gočam 2 reizes gadā papisi. Pārskrien zosēt, iekšā neziņa plosās. Avotā tu man tagad pasaki, ja jau tev tai nostāja. Kā 3. vietas viedoklis visiem var pist vairāk par tavas otrās. Nu, it kā bija kaut kādas personīgas lietas, nezinu, kas tur par to aku vāku pizdīšanu. Varbūt viņš pizdīs kaut kāds aku vāks un kaut kas tur bijis. Varbūt tas arī bija fakes. Grūti teikt, bet nu, viņš nepaķēra noteikti to kaut kādu hypa momentu ar to. Nē, tas tāds starp citu likās. Es nezinu, arī neizjūtu. Man liekas, ka tajā vietā, kur beatam nebija basa, viņš sāka jā, tur plūst kaut kur. Bet beigās viņš trāpīja apakaļ, kas bija nice. Un nu, visā visumā man ir jādod otrais arī zeltsam. Nē, es otru arī atdodu zeltsam. Jā. Bija labi, man patika, kā viņš iesāka Šteins. Bija ok, nu tāds likās, ka būs. Ok, varbūt šajā viņam bija tie panči, nu tie tāds kaut kā tie teksti, ko viņš lika ārā. Nu likās, ka varbūt pat kaut kas tāds, nu jau centās to personīgo aizķert vairāk. Nu kaut ko tur tādu tā kā personīgi uzdirst vairāk, tur pat iepriekšējo batlu pieredzi, kā viņam ir gājis, kaut ko par to uzdirst. Bet tas kaut kā neaizgāja, nebija tā, ka tur kaut kāds wow, baigās kraut moments. Tur bija tas, ka viņš ķipa 2 reizes vienā gadā papisa gočam, jo viņi sanāk satikās laikam, ka atlases etapā un zelts papisa, un tad viņi satikās finālā un zelts arī papisa. Bet viņš jau atlases etapā zelts starp citu toreiz teica, ka šis ir pātri, ka viņi ir satikušies pātri un ka viņam abiem dienām būtu jātiek tālāk. Gočs arī kaut kāds krūtais čūks. Jā, Gočs uzvarēja tajā gadā. Un zelts tā kā bišķiņ tā sanāk paredzēja to, kas notiks, ka viņi abi divi tiksies vēlāk. Ok, ejam YouTube truks, bērniem braukam šajā Battle Podium! Let's go, Malašek! Let's go! Pieliksim punktu šai neauglīgajai diskusijai. Lai visi zina. Pastāstī man lūdzu tieši, kuru tu te tagad centies piemānīt. Jums visi vienādi, neizdosies nevienam citam šajā sezonā šeit sevi pierādīt. Pasties, ko ievārī, jācīnās ar mani, kaut tu knapi pāri pītā vispār ietrāpīt. Pārāk daudz liekvārdības, reikā nepaklausīgs suns, bet nekas CALCS te piemācīs. Sēdēsim mierā drīz, tu esi viss caur nevis vietā mīkst. Šodien apgūs bišķi piekāpības, metu te tikai liekas mīms, pretim nav redzēts lielāks ībuls. Tikai lielās sīts, ķipa ielās sīks, ja muguru tam uzgriezīs uzreiz pa... Es gribēju vēl atgriezties bišķi pie tā, ko mēs iepriekš runājām. Es gribēju izcelt zelta flow 2. raundā. Jā. Tas bija ritīgi nice. Šito viņš iesāka tā ļoti kaut kā tā nesaprotami, ka tu nezini, ko gaidīt, ko viņš nākamo teiks un nevarēja saprast. Bet tagad, kad sākās šitais flows, bija ļoti nice un man ļoti patika, ka viņš tā pateica, es te matu tikai savas liekās rīmas, tā kā vispār to, kas huņi kaut kādi. Metu te tikai liekās rīmas, pretim nav redzēts lielāks ībuls. Tikai lielās sīts, ķipa ielās sīks, ja muguru tam uzgriezīs, uzreiz pa pakaus te iegāzīs. Es to izdarīju, pirms sākām, pirmajā raundā tik zākā.
zākāts, otrajā ieliku zārkā. Tas bija sarunāts? Nē. Ak, vai! Vai šitās tās lamats, atceries, par ko mēs runājam? Kad citreiz izliek un iekrīt tas čūs. Bet- Tā bija arī pagājušo gadu, ja es nemaldos, tieši finālā, jā, kur Kruča galvenieks kaut ko teica par saviem skatījumiem. Viņš teica, parunāsim par statistiku. Man ir tur 3 reizes vairāk stream, 3 reizes vairāk šitais. Un tas serpentīs rāda uz viesuļu pirkstu. Uz viņu to homi, ar ko viņi taisa kopā mūzika, tas viesuļu dēļ. Un tas galvenais tā. Un tu teiksi, ka tas ir viesuļu dēļ. Gribi runāt ciparus kā numerologs. Mēs varam paskatīties ārpus tavas dueļu prozas. Man ir 3 reizes vairāk klausījumu, 3 reizes mazāk dziesmu strīmi, kas man būtu flops, tavās acīs vazā prieku. Un tu teiksi, tas ir viesuļu dēļ, bet tavas klausītākos trēkus visu pagodina vies. Bet šitais bija pat vēl smagāks iekritiens, man liekas. Tikai lielās sīks, ķipa ielās sīks, ja muguru tam uzgriezīs, uzreiz pa pakaus te piegāzīs. Es to izdarīju pirms sākām, pirmajā raundā tika zākāts, otrajā ieliku zārkā, ieniri dzelmē, vairs netiksi ārā, daži uz mīnusā tikai vārās. Runā par to, kurš ir pārāks, zelts to vien dara kā ārdās, un tas strādā tā kā ha-ha, Steins. Gribēja tās pakas, tā kā šeiks, ticēja, ka atnāks, savāks un sveiki, bet nezināja, kā pakārs tagad šeit. Tieši kuru tu te tagad centies piemērīt, jūs visi vienādi, neizdosies nevienam citam šajā sezonā šeit sevi pierādīt. Pasties, ko ievārīt, jācīnās ar mani, kaut tu knapi pāri bītā vispār ietrāpīt. Pārāk daudz liek vārdības, reikā nepaklausīgs suns, bet nekas CALCS te piemācīs. Sēdēs mierā drīz, tu esi Max Lane, rīms mit, iespringst minimāli, lai tev apsteigtu. Ņirgāšanās par tevi jau tā ir masveida, ej, no pretinieka tais pastēt, tekstu daudz kā pasta kastē, nekādi makaroņi lasi pats, bet ar tevi sanāk tikai laika pasēt. Zinu, tagad šausti sevi, sākums pārvērties šausmenē, zinu, atklās šaubas sēt, tu ej pret atomu bumbu ar plaukšķenēm, jau neredzēt to taukšķenē, tev nometīs kāds suņu kraukšķēt. Nevis paukšķi te, sabraukuši Rīgā visādi. Rīgā nekas nav pa brīvu, bļa, arī battles nav. Pants! Nu, zini, kā tas, manuprāt, tas, kā tas Steins iekritējās lamatās, tas ir viss. Tas jau ar to man liekas, ka tas būs viens no spēcīgākajiem argumentiem priekš žūrijas. Protams, tur arī bez tā zelts jau bija izvirzījies, manuprāt, pirmajos 2 raundos vadībā. Bet šitais bija tāds, tāds ķirsīts. Šito es nebiju gaidījis. Tāds ziemas ķirsīts. Bet es neesmu īsti līdz galam fans tam, kā zelts izmantoja to bītu. Tie piedziedojumi. Viņš tāds neveikls bija. Vienīgais veids, kā varbūt varētu Steins kaut ko vēl pagriezt citādāk, ir, ja viņš to bītu smukāk izmantot kaut kādā veidā, kaut kā mūs pārsteigtu. Lamatas un bīts jāizmanto 100%. Bet man liekas, no zelts neko vairāk, neko mazāk neviens arī negaidīja. Tā kā jā, skatīsimies, ja? Tālāk. Tu gribi kaut ko pievienot? Man nekas nebija ko teikt vairāk. Vienkārši, tas lamats bija tas, kas wow, tas izšāva. Man likās, ka tas pat ir sarunāts. Let's go, Melešai! Šis Rīgā nekas nav pa brīvi, es tev dabūju cīgu noziedot. Kāpēc tam parlaments? Jo, what the fuck, acis? Kāgā, ej! Kāgā, es RPG, kā reiz sākās zeltsam terors prātās tāds zemē neguld zāļ kā kāgā, kur? Kāgā teica tur tie tur klāt vairs nestāv, HHSTINS, zeltsam vēnām pārāk letāls kāgā, ko? Kāgā broti katru rindu dalībērot, tā kā rīpās NHL, tu tik spēj tās nopārdot. Kāgā reikā knābai no šo loku no ekrāna pieredz no šī teta un neglābs pisies prom, atstāja reklām būt bijis.
Labāk nesāk, tavai karjereiz bieži restāt. Tu savu highlight lietas cepurs, zaudē pie vainas vecums. Man paut, liels retums, pilns Nelsons, klībais cepums. Pēc šī battle mani gaida degums, tev lēna ātrie ērts destums. Manai līga vai tas uz maiks, 2-1 nav mana vaina. Ka tava tik stāva un uz tevi gaida, bet visi ir ok, tev vairs no laika. Kristā pantiem vārds nezinu, bet tu grib rapot, nekurš negrib. Pasaka kaut ko garāku. Džekai pastāv klus, tīn cauri TT, sauc viņus par TikTok. Šis te ir finish, man tik pitstop, savam vārdam pielieku hip-hop. Tur bija par to vienīgā lieta, ko viņš bija, man liekas, tā, kas bija tā, kur viņš bija tā trāpījis smuki, bija, viņš teica, tu savu highlight lietas cepurs, un tā kā viņam rakstīts cepurs, es gribu repot. Un tas ir no pagājušās sezonas, jo viņam bija battles, es neatceros tieši ko. Un tur kaut kāds čūks, tur laikam vafelē sāka tur kaut kādas provokācijas taisīt, un Zolts viņam kliedz virsū, es gribu repot, un ķipa, tas ir viņa highlights kaut kāds, jā. Okay. Pa beat laikai tik naturāli, kā patu tā, vai tev kāds prasa kāgā, kā tad tagad tu zini, brāl. Kāgā kas, kāgā es arī ir peigākā, kā redz, sākās Zalcam teroris prātā stād zemē, neguldzāj kāgā, kur, kāgā te tā tur, kur tie tur klāt, vairs nes tev HHSTINS, Zalca vēnām pārāk letās kāgā, ko, kāgā protī katru rindu dalībē rot, tā kā rītmaz NHL, tu tik spēj tās to pārdot, kāgā kā, kāgā rekāktā vai no šo lop no ekrām, pieredz no šī te tev neglābs pīsies prom, atstāj reklām, kāgā kas, kāgā ir, kāgā kas, kāgā ir, kāgā kas, kāgā ir, kāgā kas, kāgā pants. Nu, viss cieņu Steinam arī, protams, vienkārši, nu, kad tev pirmajā reizē trāpās uzreiz pret Zalcu, ir pizdzēts. Nu jā, tev ir jāgatavojas. Man patika, kā viņš ieskāka ar visu to KGS, tur kas tur šaujo ar RPG. Es pat to nevaru visticamākais pateikt, kā viņš viņu nohuja arī. Bet tā, kad tu to sāc atkārtot vairākas reizes, jau tas jau ziņo skan pēc piedzēdājuma atkal, nu tāds piedzīts tur, Jā. Nu, protams, kā es teicu, tā vieta tajā bītā, viņa ir tāda, man liekas, neērta, neparocīga, bet tieši tā ir tā vieta, kur viņš varēja būt pārāks par Zalcu, bet viņš to neizmanto. Nu jā, nu te laikam vienos vārtos. Vienos vārtos es 3-0 Zalcam atdodu savējos, tev ir pirmais Steins. Pirmais Steins, otrais, trešais Zalcam. Man patika tas, zin kā, tāpēc, ka, zin kā, nu es jau no Zalca gatavojos, ka tur būs spēcīgi. Man patika, kā Steins ienāca vispār tajā betlā. Viņš nu sevi tā labi reprezentēja. Tā kā, bet, arī, ja žūrī tur atdod visus 3 Zalcam, man patika tas Steins sniegums. Viņš nebija slikts. Nē, protams. Nu, es domāju, viņš arī ir spēcīgs. Protams, laikam jau atkal jāsaka, neērti sakrituši pāri ir. Nu, viņam neērti, jā. Jā, nu tādā ziņā. Zalts atkal, es domāju, bija diezgan priecīgs. Bet, nu tā pa lielam, es uzskatu, ka pat ja viss būtu bijis līdzīgi, tāpat tas lamatu prikols būtu viņa iegāzis. Tas bija, jā. Un tas ir, man liekas, tur ir tāds, zini, nu, tas ir par to, cik tu vari būt mierīgs un nereaģēt uz kādām provokācijām. Viņš tur pirms viņš izšāva to pantā, izšāva tos lamats. Jā. Viņš rēķina, viņi tā kā bišķīt nodisoja, lika viņam tipa savilkties. Un, nu jā, tas ir tādā ziņā, nu, viņš jau sagaidīja to, ka kaut kas tāds būs, viņš jau spēja labi paredzēt to, ka tas notiks. Tā kā, nu, atdodam balsts pa Zalcu, nav lapiņas, kur pierakstīt, nav tāfels, kur pielikt. Bet nu mēs pieliksim tāfels, kad tiksim pie atslēgām. Ok, ir troši šim battlam abiem diviem dalībniekiem. Ok, let's go, ejam uzreiz pie žūrijas, vai ne? Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir maksimāli troksnis Serpentīns. Jā. Ļoti interesants battles, arī ilgi gaidīju, ko Zalts parādīs šogad, kā arī tu man iekriti acīs no pieteikumiem. Jā, pa pirmo raundu runājot, Zalts, tu atnāci, parādīji, man tas izklausījās atkal pēc reprezenta, tu biji līmenī, bez šaubām tu biji līmenī, bet neko pirmajā raundā jaunu baigi es nedzirdēju, bet still viss bija līmenī, malacis.
Savukārt HH Steins mani pārsteidza to, ka tu nepakļaujies spiedienam, jo Zalts viņš arī ir tāds džeks, kurš mēģinās ar acīm tev izaist cauri, un tu nepakļaujies spiedienam, kā arī skaitot, tu turēji līdz to līmeni. Es nevarēju īstenībā izvērtēt, kuram iedot pirmo raundu, jo jūs bijāt ļoti līdzīgi, bet tā kā viņš mani pārsteidza no pirmās reizes, es iedošu raundu HH Steinam pirmo. Man arī bija tāds sajūta. Savukārt otrais rauns, Zalts izklausījās jau kaut kas jauns, kaut kas, ko es gaidīju no tevis, ka būs kaut kas jauns. Man patika, kā tu pamainīji tembru, patika, kā tu iemainīji rīmu schēmas, un par to, kad visi smējās izrunāt tavu vārdu, tas HH Steins, tas bija smart punch, man ļoti patika, ja godīgi. Jā, un neļauj arī nākt savā teritorijā, kad tas notiek īstajā dzīvē, tā kā battle laikā tas bija nice, nevajag varbūt tās fiziski mēģināt, bet, žests labs, žests saprotams. Katrā ziņā HH Steins izklausījies labi, bet es nesadzirdēju nekādu progresu no pirmā raunda šajā ziņā. Bet still nesalaužams džeks, attieksme ļoti nice, ļoti patika. Otrais rauns Zaltsam. Trešais rauns. Zalts startā bišķiņ ar to piedzi iešāv savu kājā bišķiņ ar to sākumu. Varbūt tas nebija piedzi, bet man liekas, ka vienkārši tu esi tajā līmenī, ka mēs visi zinām, ka tu māki repot, mēs visi zinām, ka tu mauca huiena. Izmanto to laiku, kas ir bija tā dots, griezt tos punčus, jo, kad tu viņus ieliec, viņi tiešām ir insane punch, vienkārši izliec viņus vairāk. Protams, piedzis arī ir nice, bet tad viņam jābūt ritīgi catchy. Savukārt tev, man trešais rauns izklausījās vairāk pēc dziesmas bišķiņ, jo tas piedzis atkārtojās diezgan daudz, un prieks pa Kauguriem, šautauts Kauguriem, pasturas pabijis kādu laiciņu, so viss safe, bet trešais rauns aiziet Zaltsam. Jā, tātad punktu Zaltsam. 1-0 Zaltsam tālāk. Nākamais, kas teiks, un varbūt es izlemšu šo visu batlu, ir maksimāli troks, tas ir Steps Say You! Gang. First of all, jūs dzirdējāt to pirmo bītu? Uztaisam troks no abiem džekiem, ka uz kaut ko tādu var reāli iepist un nesapisties. Man tas likās rīktīgi impresīvi. Otram kārtām šī bija pirmā reize, kur man bija sajūta, ka abi divi džeki ir rīktīgi viens otram tā kā līmenī. Tikai uz batla beigām es sajūtu izteiktu pārspēku savās acīs Zaltsa pusē. Jo pirmkārtām viņš maina flowus daudz pārliecinošāk. Es visu laiku saprotu, ko viņš saka. Second of all, tieši tas, ko viņš teica par to trešo raundu, par to, kad izklausās pēc dziesmas, tie bāri ar KGF, all that stuff, es ticu, ka tie ir kruti bāri, un viņi darbotos dziesmā. Tad, kad es viņu 10 reizes noklausīties un saprast bāru fiškas, šeit ir tomēr battle raps, un tev vajag dirst viņam virsū, pa lielam nogalina viņu. Un es to KGF, FFG, es reāli straight up nenoķēru, un tu viņu vēl 8 reizes atskaņo. Bļa, jūs abi esat kruti reperi, bet šajā gadījumā Zalts, sorry, hands down, man. Sorry, vai pa laimi. Uztaisa troksi 3-7-1! 2-0, Zalts ir tīts tālāk, tāpēc nākamais. Varbūt neizlems, bet tomēr pateikšu, tas vernisāžu džeks, un es nerunāju pa Vērmanas dārzu, es runāju pa vernisāžu albumu, un tas ir galvnieks, jau ir viņam troksnī. Jā, šis, manuprāt, šovakar ir līdz šim sīvākais duelis. Pirmos 2 raundus jūs, man liekas, gājāt tik ļoti tuvu, ka jūs jau gandrīz sākāt berzēties. Jūs abi divi, bet jūs abi divi bijāt līdzvērtīgi oponenti viens otram, un man bija ļoti, ļoti grūti. Es nezināju, kur šis aizvedīs. Jūs abi divi bijāt ļoti līdzīgi, un jūs abi divi bijāt ļoti kruti. Šie, man liekas, ir tie batli, kurus es visvairāk izbaudu skatīties, bet es vismazāk savā īsajā pieredzē šajā amplitūdā vismazāk izbaudu vērtēt. Jā, man tas noteicošais faktors bija trešais rauns, kur tu, manuprāt, nenormāli krūti izmantoji to bītu. Tas bija trešais rauns, vai ne? Kur bija tās skaņas bītā, kuras atgādināja tavu schēmu. Varbūt otrajā. Labi, tas bija viens elements, kur tu mani noķēri riktīgi. Un otrs elements bija tas, kā tu prognozēji, ka viņš tev mauks pa galvu, kad tu pagriezīsies. Tas man likās pilnīgi nenormāli. Tas, ka tu spēji tik ļoti
kā gaišreģis šajā situācijā izrīkoties. Un noteicošais faktors, man liekas, bija tas, ka tev tas 3. rauns bija nedaudz vājāks nekā iepriekšējie un nedaudz vājāks nekā Zalcam. Man ļoti patika tā schēma, ļoti krūti izklausījās. Es arī nelīdz galam visu noķēru. Visticamāk, es skatīšos šito atpakaļ un čurāšu biksēs no prieka. Bet ļoti, ļoti krūti, bet tas bija tavs vājākais rauns līdz šim. Un Zalcam savukārt tas bija stiprākais rauns šajā kaut kādā kontekstā. Mana balss aiziet par Zalcu, ļoti tuvu, bet Zalcis ir tālāk. 3-0. Zelts ir ticis tālāk ceturtdaļu finālā un pat sariem laikiem arī dabūjis kādu naudu no 371. Tad tev jāuzvar nākamais battles, ja gribi vēl. Kaut kā tā ir no vēlreiz trokšņi. Bet, es nezinu, es neteiktu, ka bija tik tuvu, kā viņi teica. Nē. Man liekas, ka bija tomēr diezgan pieredzes atšķirības. Jā, es laikam piekrītu tā kā Serpentīna viedoklim. Viņš tā kā, man liekas, vistuvāk tam, vismaz manām redzējumam, Serpentīns vistuvāk no pat. Jā. Ka pirmo viņš atdeva Steinam, otrais, trešais Zalcam, ka reāli bija jūtams pārspēks. Jā. Tā kā tā, laikam, ka mēs arī tad, nezinu. Beigsim, ne? Es ceru, ka šo epizodu varēs izlaist. Jā, ka te kaut kas būs sanācis mums. Ja jums patīk šāds koncepts, rakstiet. Mēs nefilmēsim vairāk neko tā. Ja nepatīk, tad arī rakstiet komentāros. Jā, laikam, ka mums vēl 2 ir palikuši no astotdaļfināliem, ja? Tā kā jā, es domāju, kad... Brauksim meklēt atslēgas. Sēpīs. Nu, labs ir. Paldies! Paldies visiem, kas Tiekamies nākamreiz. Jā, un priecīgas svētkus, ja mēs līdz svētkiem netiekamies. Jā.